tiešām šis lēmums nav bijis viegls, un tas nav kaut kāds viens nakts, slikti gulēts nakts, teiksim, rezultāts. Ja? Tad tiešām neliekļosim, kad mēs esam nolēmuši, ka šis ir jubilejs, bet diemžēl arī pēdējais festivāls Liepājā. Un mēs šo lēmumu pieņēmām jau kādu brītni atpakaļ un vienkārši domājām, kā būt godīgi, bet vismaz paši sajūtām, ka godīgi pret apmeklētājiem, pret festivāla draugiem, pret cilvēkiem, kas ir noskaņot labi par festivālu, būtu svarīgi viņiem to paziņot šobrīd, pirms festivāla. Un, jo mums liekas, ka tie cilvēki ir tiesīgi to zināt. Mums, protams, ir tiešām, kā jau runājam, prieks, ka tas festivāls ir izaudzis tik liels un ka tas ir vairs nav tāds 2 dienu mazs liepājnieku tusiņš vai balīti pludmalē, izaudzis par festivālu, kuru tiešām pamanījuši ne jau tur no tā globāli, kā saka, ka tur gāstos apkārt, bet tomēr arī ārpus Latvijas robežām. Ja? Nevēl, mēs bijām uz Londonu uzaicināti rudenī uz pasākumu. Un tiešām tas viss var notikt tikai tad, ja mēs jūtam, ka mēs šeit esam vajadzīgi, ka mums ir draugi, ka ir partneri. Tāpēc šī reizē mēs, protams, gribam pateikt ļoti lielu paldies lielai liepājnieku daļai, kur mums ir bijuši gan draugi, gan partneri, kuri devuši to plecu sajūtu. Bet jāsaka godīgi, ka tik liels pasākums priekš Liepājas, ka tas ir tiešām diezgan sarežģīts. Un ja mēs tomēr to galveno atbalstu no tā mūsu galvenā partnera, no Liepājas pašvaldības, nevaram saņemt tādu, kā mums tas liekas, tad mēs vienkārši tādā formā vairs festivālu, diemžēl, nevaram turpināt. Un mums jāatzīst priekš sevis, ka mums acīm redzot nav izdevies pārliecināt Liepāju, ka tas nav tikai dažu cilvēku bizness, bet ka tas ir kaut kas vairāk nekā dažu cilvēku bizness. Mēs šobrīd neminēsim nekādus tur šobrīd vārdās uzvārdus un skaitļus, ja, jo mēs nevienu netaisamies iesūdzēt tiesā vai kaut ko pierādīt. Ja. Bet tas tiešām ir, ticiet, ka tas ir smags lēmums. Ja, un tas nav, mēs ar tādām lietām, kādā ziņā šobrīd netaisamies jokot. Ja. Ticiet man, ka mēs taisām programmu, ka ieraugam pēdējo ierakstu lielā skatuvē, paliek mazlietiņ, lai neteikt vairāk sāpīgi, teiksim. Ja. Tā kā šī nav tāda spēle, ka mēs taisam tiešām mārketinga triku. Ja. Jo šobrīd vienkārši tas nozīmē, ka mēs kā Beach Party paziņojam, ka mēs neesam sasiet ar Liepāju. Ja? Tas nenozīmē, ka Beach Partijas nebūs. Mēs šobrīd... tas nenozīmē, ka Beach Partijas nebūs. Un tādas citas lietas mēs šobrīd tādas aktuālākas, konkrētākas neko teikt negribam, jo mēs tiešām šobrīd nevaram, kā saka, braukt vai meklēt jauns partneris vai kaut ko tādu. Ja? Šobrīd mums jānoorganizē festivāls.